Esat sveicināti The Drivers Fuel Challenge vai Volvo Trucks ekonomiskas autovadīšanas sacensībās. Šodien notiks 4. Latvijas kvalifikācijas diena. Šīs sacensības Latvijā notiek pirmo reizi, kā arī Centrāla Austrumeiropas reģionā. Līdz šim distanci veikuši 17 šoferi, un šodien šo distanci veiks 11 šoferi. Latvijas čempions dosies tālāk uz Čehiju, kur finālā cīnīsies par jaunu Volvo C30 automašīnu. Lai veicās! Mums ir kārtējā diena mūsējām sacensību. Šoferi brauc ar Volvo mašīnām, Volvo FH sērijā. 13 litrīgais motors, 460 dzirkļu spēku. Mašīna komplektēta ar aišķu skarbu. Viņa ir mehaniska, bet ar automatisku pārnesumu pārslaidi. Kopējais svārs mašīnai 28 tonnas. Un visas riepas ir pārbaudītas, mašīnas ir gatavi braukšanai sacensības. Kā pareizi braukt, ekonomiski braukt un pareizi izmantot mūsu tehniku, Volvo Trucks Latvijā organizē dažādu veidu kursu priekš mūsējiem klientiem. Tajos kursos mēs runājam, kā pareizi izmantot tehniku un ekonomiski braukt.